šī franču mūža ir īpaša. Daži no jums to varētu pat atpazīt. Un tas ir tāpēc, ka mēs šeit jau esam bijuši pirms 7 gadiem. Un pēc rūpīgas izpētes par šo vietu mēs atklājām milzīgu daudzumu vēstures, ko iepriekš nemaz nebijām pamanījuši. Tāpēc mums vienkārši vajadzēja atgriezties un to vēlreiz nofilmēt. Mēs gaidījām drupas vai varbūt pat renovāciju. Bet nē, kad mēs piebraucām, viss bija plaši atvērts, katras durvis bija atslēgtas un viss izskatījās gandrīz tieši tāpat kā pirms 7 gadiem. Gandrīz 20 gadi kopš šeit kāds dzīvoja, un šķiet, ka neviens pat nav pieskāries. Un jo vairāk mēs skatījāmies, jo dīvaināk viss kļuva. Jo ģimene, kas šeit dzīvoja, nebija parasti cilvēki. Un pēdējais no viņiem dzenājās pakaļ kaut kam gandrīz neiespējamā. Šajās istabās slēpjas īsts noslēpums. Un šoreiz mēs domājam, ka beidzot esam sapratuši, kas patiesībā šeit notika. Iesim iekšā. Esmu tik sajūsmināts par šo izpēti un iespēju jums parādīt šo māju, jo man ir patiešām nostalģiski atgriezties šeit. Un es esmu uzzinājis daudz vairāk par šīs vietas vēsturi, un tagad zinu, ka šīs ģimenes saknes šeit meklējamas jau 1639. gadā. Es dzirdēju, ka šeit mazliet ieplaisāja. Ceru, ka tas izturēs manu svaru. Bet šodien es jūs izvadīšu cauri šai mājai un arī dārzam, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi šīs ģimenes stāstam. Un pastāstīšu jums visu par Morelu ģimeni, kas šeit dzīvoja 4 gadsimtus. Pirms pēdējais cilvēks, kungs Etiens, nomira šajā mājā. Dzīve ir tik skaista un vienlaikus tik bezgalīga. Mums visiem vajadzētu izbaudīt katru mirkli. Un es ceru, ka varu jums to parādīt ar video, ko veidoju, un piedzīvojumiem, kuros jūs vedu. Uzdrīksties riskēt, dodies kaut kur, izmēģini kaut ko jaunu. Es jums saku, tas ir tā vērts. Nav vērts palikt mājās. Vai tu dzirdēji baznīcas zvanus? Tas bija lieliski. Labi, es vienkārši sākšu. Paskaties uz dārzu, kurā es atrodos. Tagad ir apmēram 4:30 pēcpusdienā. Un tu vari redzēt, kā šī ģimene šeit dzīvoja, un droši vien arī saprast, kāpēc viņi šeit ir dzīvojuši jau 400 gadus. Jo, manuprāt, šī vieta ir vienkārši lieliska. Pirmā ēka, ko mēs šeit redzam, ir kaut kāda saimniecības ēka. Šeit ir brīnišķīgs lukturis. Droši vien šeit ir atstāti viņu bijušo zirgu pajūgu riteņi. Es iešu apskatīties, kas ir šajā šķūnī. Vai ir kaut kas, ko es palaidu garām savā iepriekšējā izpētē? Šeit ir atstāts daudz vīna pudeļu. 10 un 10 tukšu vīna pudeļu. Labi. Un arī daudz instrumentu. Bet nekas tāds, kas pievienot vērtību mūsu stāstam. Hei, paskaties uz to. Turpat ir vecmodīgs slīpēšanas ritenis. Tātad tu piepildītu šo bļodu ar ūdeni, un tad tu varētu griezt šo riteni un, asināt un slīpēt nažus un tam līdzīgas lietas. Tas viss darbojas ar roku piedziņu. Tiem, kurus interesē video, ko es šeit uzņēmu pirms 7 gadiem, varbūt pat pirms 8 gadiem kopā ar savu brāli, es pievienošu saiti šeit augšā. Tas ir mans mīļais brālis, kurš bija kopā ar mani. Mēs bijām fantastiskā ceļojumā cauri Francijai. Vai tas bija 2019 gadā? Es domāju, ka tas bija 2019 gadā, vai varbūt pat 2018 gadā. Es palieku vecs. Šogad man paliek 29 gadi. Un es tam neticu. Un toreiz es biju tikai jauns puisis, 22 gadus vecs. Man arī ļoti patīk tā laterna, kas viņiem šeit ir. Vienkārši te tā mierīgi karājās. Ja tu atbrauktu mājās ar savu mašīnu, tu to novietot zem savu nojums. Un tad, vakarā tā vienkārši būtu iedegta. Es domāju, es nopirktu šo māju šeit. Droši vien arī jūs puiši tā darītu. Tā kā, un viņiem šeit bija arī neliela atpūtas zona, kas tagad ir pilnībā aizaugusi ar efejām.
Tas ir priekšējais vārti, pa kuriem es tikko iegāju šajā īpašumā. Labi? Tā nu jā. Es vienkārši gribu jūs izvest cauri šai vietai, parādīt jums arī nedaudz aizmugures dārzu un tad izrādīt jums visu šo brīnišķīgo mūžu. Bet es arī pamanīju, un pagājušajā reizē to īsti neizpētīju, ka šeit ir kalpu māja, šī saimniecības ēka ārā. Es īsti nezinu, vai šī bija kalpa māja vai nē, bet es noteikti zinu, ka šiem cilvēkiem tajā laikā bija kalpi. Es redzu, ka loks šobrīd ir plaši atvērts, tāpēc ātri ielieksim tur iekšā. Tas vairāk izskatās pēc vārtsarga mājas, bet acīm redzam, šī nav pils. Un viss joprojām ir pilnībā mēbelēts. Tas man šķiet neprātīgi. Jā, tāpēc droši vien vārtsargs vai kāds, kas strādāja teritorijā, dzīvoja tieši šajā mazajā mājiņā šeit, kas ir piebūvēta galvenajai muižai. Nē, atvainojos, tā nav piebūvēta. Iebūvēts skapis, ļoti neglīzas flīzes uz griestiem. Kāpēc cilvēki turpina to darīt? Es domāju, tagad vairs tā nedara, bet agrāk, piemēram, cilvēki pārklāja skaistus baltus griestus ar tām neglīzējām putuplasta flīzēm. Wow, šī ļoti, ļoti šaura durvju aila. Paskaties uz šo. Tās tepat nevar iziet cauri. Hei, kādā foršā istabā mēs esam ienākuši. Wow. Jā, šī noteikti ir mazā, nelielā sargu būdiņa vai kalpa mājiņa, kurš agrāk strādāja šai ģimenei viņa pastāvēšanas laikā. Iespējams, šeit bijis gadsimtiem ilgi. Šajā īpašumā viņiem bija vārtsargs. Viņi savā laikā, kad šeit dzīvoja, bija uzgleznojuši ļoti skaistas dabas ainas, kā redzat. Cik daudz darba vispār būtu būt vārtsargam? To, es domāju, varētu rūpēties par teritoriju, droši vien mazliet strādāt arī mājsaimniecībā, bet es nezinu. Un tad viņi droši vien šeit dzīvotu bez maksas. Mazā maizes krāsnīša šeit aizmugurē. Skaista čuguna krāsnes šeit priekšā. Un, protams, viens no tiem tipiskajiem franču polsterētajiem krēsliem blakus tam. Un tad ļoti, ļoti liels skapis. Šī patiesībā ir diezgan jauka māja, kas atrodas blakus galvenajai mājai tur. Man patīk arī šis soliņš šeit. Ļoti, ļoti smalki audumi uz tā. Labi. Wow. Un tad mums šeit ir mājas priekšpuse. Absolūti skaists īpašums, kas šeit stāvējis. Es nejokoju kopš 1639. gada. Tas ir gandrīz 400 gadi. Un visu šo laiku tajā dzīvojas tikai viena ģimene. Es gandrīz neticu, ka var būt vēsture, kas sniedzas 400 gadu senā pagātnē. Bet jā, mēs to redzam tieši šeit. Tas ir iespējams. Un, diemžēl, dažreiz tas sabrūk. Un tas ir šīs patiesības gala rezultāts. Tātad parunāsim par to, kas patiesībā šeit dzīvoja, jo vēsture ir daudz dziļāka nekā mēs jebkad esam sapratuši. Tieši virs durvīm mēs pamanījām akmenī iegravētu datumu – 1639 gads. Lai saprastu mērogu, 1639 gadā Franciju vēl joprojām pārvaldīja Luijs 13. Un vienai un tai pašai ģimenei šī vieta piederēja gandrīz 400 gadus. Morelu ģimene. Uzreiz var pateikt, ka viņi nebija zemnieki. Ir klades, kas pilnas ar Francijas civiltiesībām, līgumiem, saistībām un uzņēmuma dibināšanas noteikumiem. Kāds šeit bija jurists? Juristi un mūziķi, izglītoti cilvēki, paudzi pēc paaudzes. Bet pēdējais, kurš mantoja māju, lauza šo ierasto kārtību. Viņš Eķens, ķīmiķis. Tā vietā, lai veidotu karjeru Parīzē, viņš atgriezās mājās un pārvērta ģimenes māju par privātu laboratoriju. Viņam bija viena apsēstība – vijolīšu aromāts. Lai to notvertu pilnīgi, tieši tā, kā daba to radījusi. Bet lūk, kas ir svarīgi. Eķēna darbs patiešām bija nozīmīgs. Viņa ieguldījums noveda pie vairākiem īstiem atklājumiem smaržu pasaulē.
Un pastāv liela iespēja, ka smaržas, ko tu šodien lieto, kaut ko ir aizguvušas no tā, ko eķens izstrādāja šajā mājā pirms vairāk nekā gadsimta. Eķens šeit dzīvoja ļoti sen, 19. gadsimtā un līdz pat 20. gadsimta sākumam. Pēc viņa šī vieta vēl kādu laiku tika izmantota pat kā neliels muzejs. Bet 2009. gadā šeit iestājās klusums. Vienīgā atstātā liecība ir vēstule, kas adresēta sievietei vārdā Selīna Gī. Kas šeit notika pēdējās 10 gadēs un kas tieši šeit ir palicis šādā veidā, mums joprojām ir noslēpums. Labi, iesim tālāk dārzā. Tātad cilvēki, kas pirmie apmetās šeit, nebija vienkārši parasti zemnieki vai kas tam līdzīgs. Šie bija augsti izglītoti cilvēki, kas šeit ieradās, un viņi bija, kā viņus sauc franču valodā. Franču valodā viņus saukt par izglītotiem cilvēkiem. Un izglītoti cilvēki vienkārši nozīmēja cilvēkus, kas studēja universitātēs un sevi sauc par izglītotiem, atšķirīgiem no parastās klases. Bet šai muižai tā bija patiesība. Un cilvēki, kas šeit dzīvoja, parasti visi strādāja tieslietās vai bija alķīmiķi. Īpaši tie, kas vēlāk dzīvoja šajā namā. Šeit bija ķīmiķi, alķīmiķi un tam līdzīgi cilvēki. Man ļoti patīk muiža arī no aizmugures, kur tās milzīgie skursteņi ir labi redzami. Paskaties, tur tas ir baznīcas tornis. Un tad šeit pagalmā ir vēl viens tornis. Neesmu īsti pārliecināts, kam tas bija domāts, vai tas varētu būt saistīts ar kaut ko citu, ko mēs vēl neesam redzējuši. Apskatīsimies ātri iekšā. Tātad, jā, šobrīd izskatās, ka tas ir kaut kāds noliktavas šķūnis. Labi, es redzu, ka tur karājas dzeloņa stieple. Interesanti. Es vienkārši gribu uzkāpt augšā, gribu paskatīties, kas šajā tornī ir. Labi? Kopumā tās ir vienkārši lietas, ar kurām remontēt muižu. Redzat šos, tie ir izgatavoti no plastmasas. Bet, ja jūs redzat šos uz ēkas sāniem, tad ziniet, tās ir konstrukcijas detaļas, kurās cauri iet sija, lai burtiski atbalstītu ēku un novērstu tās sabrukšanu. Labi, dosimies augstāk. Ak, Dievs, neticami! Oho, es negaidīju šeit atrast kaut ko tādu. Tiem, kas nezina, uz ko mēs skatāmies, šī patiesībā ir putnu būrītis. Un jā, tādus var redzēt pie dažām pilīm. Esmu redzējis dažas pilis un dažas lielas muižas Francijā, kur dārzā ir šāda veida torņi. Un tad putni nāktu un liksdotu šeit. Es redzu, ka šobrīd šajā tornī neviena putna nav, kas liksdotu, bet droši vien putniem šobrīd nav liksdošanas sezona. Wow, es nebūtu gaidījis redzēt kaut ko tādu. Un paskaties arī uz jumta konstrukciju. Tā joprojām ir ļoti labā stāvoklī. Prieks to redzēt. Es esmu mazliet apjucis, ka atradu šo šādā veidā. Pirms 7 gadiem, kad pirmo reizi biju šeit, es nekad neredzēju, ka pagalmā būtu tik liels putnu tornis. Kas tie ir par žurnāliem, kas iestrēguši šeit sienā? Šī ir no 1954 gada, kā redzat. Paskatīsimies tuvāk. Spektakulēri. Wow, 12 spektakulēra lapases. Izrāda, un pat ir mazs lodziņš, pa kuru var paskatīties ārā. Bet es domāju, ka tagad ir pienācis laiks doties uz muižu, parādīt jums šo vietu un pastāstīt vairāk par tās stāstu. Pirms ieiešanas es nolēmu vēl mazliet pastaigāties pa dārzu, lai redzētu, cik liela šī vieta patiesībā ir. Jo man nekad īsti nebija izdevies saprast šī dārza patieso mērogu. Labi, jums pat šeit ārā ir žoks. Wow, viņiem bija milzīgs īpašums. Šis īpašums ir vienkārši neticami.
Es tikai cīnos par pāris kvadrātmetriem pilsētā Amsterdamā. Un paskatieties, kas cilvēkiem ir šeit laukos. Vai tas nav vienkārši apbrīnojami? Pat šis skaistais koks šeit pagalmā. Un elektrības līnija, kas kāda iemesla dēļ iet tieši cauri tam. Un brīnišķīgs koks šeit pagalmā. Viņi iespējams pat iestādīja šo tieši tajā brīdī. Viņi nopirka māju pirms 400 gadiem, un tā kopš tā laika stāv šeit. Tas ir pārsteidzoši. Labi, iesim iekšā šajā vietā, un es jums parādīšu kaut ko tādu, ko jūs uzskatīsiet par pilnīgi neticamu. Bet ja nu es jums teiktu, ka šī vieta burtiski vienmēr ir atvērta, vai šajā mājā vienmēr ir ieeja? Jo laika gaitā visa šīs sienas šeit, šeit sagruva. Jūs varat redzēt logu tur augšā, kāpnes šeit, un tas radīja savu veidu dabisku ieeju šajā īpašumā. Šeit jūs joprojām varat redzēt sienas paliekas. Es burtiski turos pie sienas, lai tiktu šajā mājā. Oho, te ir kāpnes. Mēs dosimies augšā, to jūs redzēsiet pēc brīža, bet vispirms izpētīsim apakšstāvu. Es kreiso pusi atstāšu vēlākam, jo tā ir Etjēna darba zona. Un labā puse šeit mūs aizved uz ļoti jauku ēdams zonu mājas iekšpusē. Tātad Morela ģimene, kas šeit dzīvoja, šeit ir dzīvojusi vairāk nekā 400 gadus. Un visi cilvēki, kas šeit dzīvoja, droši vien staigāja pa šiem gaiteņiem. Man arī ļoti patīk, ka pēc 7 gadiem kopš īpašums ir pamests, tas joprojām izskatās diezgan labā stāvoklī. Es domāju, stikls nav saplīsis, nav vandālisma pēdu, nav apzīmēts ar grafiti. Tas joprojām ir ļoti labā stāvoklī. Lustras joprojām šeit karājas. Un tas ir tas, ko man patīk redzēt. Man patīk redzēt šo cieņu pret pamestajiem īpašumiem, jo šis, godīgi sakot, ir diezgan labi zināms. Un jā, tas arī ir viss. Daudz cilvēku šeit ir bijuši gadu gaitā. Skaists kamīns stāv šeit stūrī istabas vidū. Šis ir marmora kamīns. Nē, šķiet, ka tas ir akmens kamīns patiesībā. Šeit pāris kastes. Un tad šīs atviltnes, tas ir tik jauki. Stūra krēsls tur. Wow! Pat šeit mums ir rakstām galds, pie kura es varētu mazliet pastrādāt. Un tad, protams, kas gan ir franču īpašums bez kāda no šiem lieliskajiem krēsliem, ar skaistu polsterējumu, kāds bija šīs mājas salonā. Wow! Jūs pat varat redzēt, ka šeit uz sienas viņi izmanto ļoti skaistas tapetes, lai izdekorētu šo istabu un padarītu to īpašu. Un tas mani noved pie stāsta pirmās daļas. Un tie ir Etjēnas senči, gan tēvi, gan mātes. Par Etjēnu būs vēlāk. Viņš ir no apmēram 1900. gada laika dzimis, 1950. gadā aizgāja mūžībā ap 2000 gadu sākumu. Bet viņa senči, tēvi un mātes, viņi bija ļoti iesaistīti krāsvielu ķīmijā un to ražošanai vajadzīgajās ķīmiskajās vielās. 1800 gados Francijā krāsvielu ražošana bija augošs un perspektīvs bizness. Un tie bija cilvēki, kas izgudroja visas tās krāsvielas, kas bija nepieciešamas apģērbu un tērpu ražošanai. Un arī, protams, krāsas, kā mēs varam redzēt šeit uz tapetēm un audumiem, piemēram, uz sēdekļa salonā tur lejā. Oho, pāris krēsli joprojām stāv šeit. Tātad šie cilvēki bija būtiski svarīgi revolūcijām, kuras Francija ir piedzīvojusi. Krāsvielu ražošana nav saistīta ne ar vienu cilvēku. Tas ir saistīts ar ķīmiķu un zinātnieku grupu, kuri šo izstrādāja gadu desmitiem. Un daudzi cilvēki piedalījās šajā izgudrojumā. Kāda iemesla dēļ mēs vienkārši iegājām atvainojos guļamistabā, un šī guļamistaba šeit šķiet mazliet neiederīga, jo tieši šeit ir ārdurvis, un tad te tieši blakus viesistabai mums ir guļamistaba.
Bet šī varēja būt guļamistaba, kurā Etiēns mūža nogalē gulēja. Es domāju, viņš nebija tik vecs, kad viņš aizgāja mūžībā. Tāpēc es pieņemu, ka viņš, piemēram, vēl varēja staigāt vai nebija tik nevarīgs. Šeit stāv viena šujmašīna, kā parasti šādās franču vietās, un tas arī ir ļoti forši. Jūs varat redzēt, ka viņi aiz tapetēm ir salikuši avīzes, un šī ir jaunā tapete, bet aiz tās uzreiz ir vecā tapete. Mēs pat varam redzēt, kad viņi šeit uzlika tapetes. Te rakstīts 1975. gads, tāpēc šī, kas ir apakšā, droši vien ir daudz vecāka nekā tā, kas ir virspusē. Jūs pat varat redzēt visus vadus un elektroinstalāciju, ko viņi vēlāk pievienoja. Ādas gabals, kas ar naglām ir piestiprināts ap elektrības rozetēm, mūsdienās visticamāk netiktu apstiprināts elektroinstalācijas pārbaudē, bet tajā laikā šiem cilvēkiem tas bija pilnīgi normāli. Tur stāv nakts galdiņš ar ziediem un visu pārējo vēl uz tā. Ilga dzīve cauri laikmetiem. Tur ir uzraksts cauri laikmetiem, man vajadzēja par to nedaudz padomāt. Un, protams, šeit ir arī skaists šūpuļkrēsls. Šis noteikti izskatās pēc itāļu marmora kamīna. Tie vienmēr šķiet saplaisājuši, kad es tos atrodu šādās vietās. Oho! Tas ir foršs kamīna lāpstiņas asmens. Pat šis spogulis šeit nav sasists. Izskatās, ka tas ir no ozolkoka. Tur iekšā ir skaists spogulis, un tad augšā ir ģerbonis. Tas šai ģimenei varēja piederēt, gadu desmitiem un gadu desmitiem. Bet, diemžēl, māja arī rāda savu vecumu, un laika gaitā redzam tās noārdīšanās, un tas man šķiet diezgan skumji. Tātad, kas mums te ir? Kas šī ir par istabu? Koridorā šeit karājas maza laterna. Šķiet, ka šī ir kaut kāda virtuves zona. Šeit pat tu var redzēt 1977. gada avīzes, kas nolobījušās. Tātad visticamāk viņi visu māju pārlīmēja ar avīzēm. Jā. Un arī šeit lejā ir izlietne, vai te ir kādas avīzes? Nē, tas ir stils. Labi, es domāju, ka tā ir tapete. Un tad tu atkal vari paskatīties tieši ārā šeit. Labi, bet tagad es tev aizvedīšu uz ļoti, ļoti īpašu istabu. Un man šķiet, izņemot guļamistabu augstāvā, šī ir mana mīļākā istaba mājā. Un šī bija Etiēna darba vieta. Viņš to bieži apraksta savās piezīmēs. Viņš šo apraksta kā savu istabu mājā. Un iespējams istabu, kurā viņš pavadīja visvairāk laika. Tātad, kamēr viņa vecāki, vecvecāki un visi, kas bija saistīti ar šo ģimeni, nodarbojās ar krāsvielu ražošanu un pētījumiem, Etiēns izvēlējās pavisam citu dzīves ceļu. Bet Etiēns pievērsās smaržu izpētei un savas dzīves laikā radīja daudz smaržu. Un, ja nemaldos, es arī lasīju viņa piezīmēs, ka viņš pētīja violīšu aromātu un to, kā šo dabīgo smaržu pārvērst ķīmiskā formā. Un es domāju, ka tā ir patiešām skaista zinātne, ar ko nodarboties un kam veltīt savu dzīvi. Jūs pat varat redzēt, ka daži no viņa darba rīkiem joprojām ir palikuši šeit. Visas viņa mapes, mēģenes un viss pārējais, ko viņš izmantoja, lai radītu savus smaržus un veiktu visu savu darbu. Tas iespējams ir arī viens no iemesliem, kāpēc šis vīrs turpināja dzīvot šeit, Francijas laukos, un nepārcēlās uz tādu vietu kā Parīze. Šeit viņam bija miers, dārzs, kur attīstīt šos smaržus, laiks, klusums, un viņš vienkārši strādāja tieši no savas mājas, nevis lielā laboratorijā. Tas ir lieliski. Un viņš visu savu laiku pavadīja šeit, šajā istabā, strādājot pie saviem eksperimentiem. Metāla lustra, kas karājās šeit no griestiem ar šo brīnišķīgo kokgriezumu, kas mums bija šeit augšā. Un tad arī atpūtas zona šeit. Ar iebūvētu skāpi tur aizmugurē. Es domāju, iebūvētie skapji, jūs tos tik bieži redzat Francijā. Tie ir visur.
Šajā vairs nav tik daudz. Un atkal, protams, kamīns, marmora kamīns. Kāda mums te ir istaba. Es domāju, ka šī bija daļa no viņa darba zonas, bet kādā brīdī tā varēja būt arī virtuves zona. Jūs varat redzēt, ka kamīns joprojām ir šeit, malka joprojām ir blakus tam. Un izskatās, ka šis kamīns tika uzbūvēts tieši šai mājai pirms daudziem gadiem. Un tas nekad nav ticis mainīts. Masīvs koka sija stiepjas šeit pāri visas ēkas garumam. Un tad, kas tas ir? Man šeit cienā ir tādi kā mazi iedziļinājumi. Tas ir jauki. Wow! Jā, šī noteikti kādreiz bija virtuves zona toreiz tajā laikā. Es arī gribu apskatīties šeit aizmugurē. Visa šī ēka burtiski sabrūk tieši tagad. Šī ir visa malkas noliktava un citas noliktavas telpas mājas vajadzībām. Tad kāpēc cilvēks veltītu visu savu dzīvi viena zieda smaržai? Lai to saprastu, tev ir jāsaprot vijolīte. Jo tikai nedaudz ziedi vēsturē ir bijuši tik ļoti mīlēti, bet to smaržu bija tik grūti notvert. Francijā vijolīte nekad nebija tikai zieds. Tā bija slepenā Napoleona paša emblēma. Kad viņu 1814. gadā izsūtīja trimdā, viņš saviem sekotājiem apsolīja, ka atgriezīsies ar vijolītēm. Un no tā laika viņa atbalstītāji visā valstī klusi nēsāja ziedu, lai atpazītu viens otru. Viņa otrā sieva, Marija Luīze, kļuva par Parmas hercogieni un padarīja vijolītes par savas pilsētas simbolu. 19. gadsimtā tas bija kļuvis par vienu no vismodernākajiem aromātiem Eiropā. Taču bija problēma. Dabisko smaržu bija ārkārtīgi grūti iegūt. Pat tirdzniecības uzplaukuma laikā, kad ap gāsu esošās plantācijas gadā destilēja 100 tonu ziedu, bija nepieciešami aptuveni 33 000 kilogramu vijolīšu ziedu, lai iegūtu tikai 1 kilogramu eļļas. Cilvēks daudz pārsniedza to, ko daba spēja nodrošināt. Un tā, 1893. gadā divi vācu ķīmiķi, Timans un Krīgers, beidzot laboratorijā atdarināja šo smaržu, izmantojot savienojumu, ko sauc par jonānu. Šis atklājums palīdzēja izveidot mūsdienu parfumērijas industriju. Un tomēr vijolīte paturēja vēl vienu pēdējo noslēpumu. Tieši tā pati molekula, kas nes tās aromātu, arī izslēdz cilvēka ožas sajūtu. Jūs to ieelpojat, un jau pēc mirkļa tas pazūd. Tad lēnām atgriežas un atkal izzūd. Smaržas, kas pazūd pat tad, kad tās turat rokās. Tieši šo zūdošo aromātu, ko centās iegūt gan imperatori, gan ķīmiķi, Eķēns ieslēdzās mājā, lai to notvertu. Labi, mēs mēģināsim to izdarīt. Mēs mēģināsim doties augšup. Es domāju, ka šis nav tik slikts, bet tas augšā, kas ved uz nākamo stāvu un pa ko mēs vēlāk arī gribam iet, ir daudz sliktāks. Vai tas vispār ir stabils? Skaties, cik tas ir stabils. Vienkārši uzkāpus tā. Nav problēma. Pat šeit, sienā, tas ir iestrādāts. Iespējams, es domāju, tur šobrīd ir vīna pudele. Paskaties uz to gleznu, kas joprojām šeit karājās. Kā tā ir izdzīvojusi visu šo laiku? Oho, paskaties uz šo. Tas burtiski ir pašas pilsētas zīmējums vai glezna. Un te mums ir baznīca. Un tad tieši blakus baznīcai, tas ir šajā pusē. Vai šajā pusē? Es neesmu pilnīgi pārliecināts. Tur ir māja, kurā mēs pašlaik atrodamies. Tas ir vienkārši aizraujoši. Tātad kāds šajā vietā kādā brīdī uzzīmēja šo māju, un jā, šis ir rezultāts. Tu burtiski vari ieskatīties pagalmā. Es domāju, šī taču ir istaba ar skatu, vai ne? Man ir bail vēlāk iet augšā, tas būs briesmīgi. Labi. Pat šeit šķūnī, oho, viss sabrūk un viss brūk kopā.
Labi, dosimies augšā šeit un paskatīsimies. Oho, paskaties uz šo. Šī ir bērnu guļamistaba. Ar pat vēl mazo rakstām galdu, kas joprojām ir šeit. Es nezinu, kas notika ar Etiēna bērniem, jo viņš nomira 2000. gados. Es tūlīt pastāstīšu šo stāstu. Bet es nezinu, vai viņa bērni vēl ir dzīvi. Visticamāk, viņam bija bērni, jo var redzēt, ka šajā mājā valdīja dzīvība. Bet kāpēc viņi šeit nenāk un kāpēc viņi atstāja šo māju pamestu, man ir liels noslēpums. Šeit mums ir vēl joprojām saklāta gulta ar zilo naktspodu blakus tai. Tas ir lieliski. Un šeit griesti pilnībā sabrūk. Oho! Es dotu varbūt vēl 5 gadus, un tad visa šī māja visticamāk sabruks. Sveiki visiem! Skāpis pilns ar sliktu veļu. Aizvērsim šo ciet. Tā, nu jā. Šī tapete šajā istabā ir brīnišķīga. Paskaties uz to. Iesim cauri gaitenim tagad. Ļauj man parādīt tev guļamistabu šeit augstāvā. Un mēs sāksim ar manu mīļāko guļamistabu. Un es domāju, ka šī joprojām ir viena no manām visu laiku mīļākajām guļamistabām pamestās vietās. Šī noteikti ir mājas galvenā guļamistaba. Un tas ļoti daudz pasaka par šo ģimeni. Tas parāda ģimenes eleganci, daudzus gadus, kas pavadīti krāsvielu ražošanā. To var redzēt šīs istabas krāsās. Un tas arī noved mani pie šīs ģimenes beigām. Tātad, kas notika ar Etiēnu? Es neesmu 100% pārliecināts par šīs mājas beigām, bet cilvēki šeit apkārt esmu runājis ar dažiem ciemu iedzīvotājiem, un viņi man stāstīja, ka viņš nomira mājā ap 2000. gadu sākumu, ķīmiskā negadījuma dēļ. Un tajā laikā viņam droši vien bija ap 50 līdz 60 gadiem. Tātad, es domāju, tas, kas veidoja viņa dzīvi, beigās arī viņa nogalināja. Tas ir diezgan fascinējoši. Man viņa ļoti žēl, bet es ticu, ka dzīvojot šeit, šim vīrietim tā bija ļoti laba dzīve. Vai tad tas nav ikviena sapnis gulēt šādā gultā? Tas nevar būt slikti. Joprojām brīnišķīgi izgatavot. Ar aizkariem tu vari noslēgties. Tas liek justies kā bērnībā. Tas ir kā maza būdiņa, ko tu pats sev uzbūvē un kurā vari paslēpties naktī. Gultas skapītes joprojām stāv blakus tām. Kādas grāmatas viņš lasīja? Nē, es no tā neko nevaru saprast. Jā. Oho! Brīnišķīgs naktskapītes. Tur apakšā ir ļoti, ļoti daudz atvilkņu. Šī gulta man vienkārši apbur. Puķi un viss, kas tur augšā. Un šeit mums ir viņa rakstām galds ar dažām notīm Dietrich & Company in Brussels. Un acīm redzot cilvēku šajā mājā, iespējams arī Etiēns, spēlēja klavieres, violi un tam līdzīgus instrumentus. Viņi bija ļoti izglītoti, tāpēc tas vienmēr bija daļa no viņa ikdienas. Skaists krēsls arī šeit stūrī. Tātad, kā redzat, visas vērtīgās lietas mājā, piemēram, šo pulksteņa mehānismi, ir nozagtas. Un es saprotu, ka pēc 7 gadiem cilvēki ienāk šeit, to ierauga un domā, ka var to izmantot. Piemēram, uz šī pulksteņa augšas visticamāk agrāk bija kāda statuja. Iespējams, kad es biju šeit pirms 7 gadiem, tāda tur bija, bet tagad tā ir nozagta. Tas ir mazliet skumji, bet es saprotu. Un šeit mums ir marmora kamīns ar iebūvētiem spoguļiem virs tā, un parasti šeit ir arī dekors virs durvīm vai virs kamīna ar gleznu tajā. Jūs varat redzēt arī šeit, ka audekls ir izgriezts, manuprāt, un šī glezna, kas agrāk šeit bija, ir nozagta. Kas ir šī telpa šeit? Es neatceros šo, bet izskatās, ka tā ir kāda meditācijas vai mākslas telpa. Un kāds šeit mājā noteikti bija gleznotājs. Kā redzat, viņi ir uzzīmējuši baznīcu
Un visticamāk no šī dārza, jo var redzēt, ka šī ir viņu kūts. Šis visticamāk ir putnu būrītis šeit. Un tad, kad dārzs bija pilnībā nopļauts, no pagalma varēja redzēt visu baznīcu. Tas ir lieliski, ka viss šeit ir saglabājies tā, kā ir. Un tad šeit mums ir vēl viens zīmējums. Un to es šobrīd pilnībā nevaru paņemt līdzi uz mājām. Šeit ir palikušas vēl pāris notis un dažas lietas. Wow, kāda vieta! Viņi izdekorēja visu savu gaiteni ar šo skaisto ziedu rakstu, ko mēs redzam šeit. Tas ir tik īpaši, tas padara šo vietu ļoti mājīgu. Mums ir vēl viena istaba ar naktspodu un visu pārējo turpat, kā arī dažiem ziediem pie gultas. Šajā mājā ir dažas istabas. Tas nav pats lielākais muižas nams. Es domāju, tā tomēr ir visai pieklājīga izmēra muiža. Es teiktu, ka šis krēsls, šis atpūtas krēsls, ko es sagaidītu redzēt mājas dārzā, bet kāda iemesla dēļ tas atrodas šeit, guļamistabā. Atklātas sijas, mēs tās redzam visur mājā. Tas vienkārši ir ļoti jauks iekārtojums. Wow, es gan nezinu, kas tas par gabalu šeit ir. Izskatās pēc mēteļa āķa, bet noteikti tāds nav. Varbūt pat kā lampas turētājs vai kaut kas tam līdzīgs, es nezinu. Un šī ir vis tālāk pa labi esošā istaba muižā. Un arī šī man ļoti patīk. Jo šeit ir tas tipiskais franču nišas veidojums sienā, kur agrāk atradās gulta, bet tagad gulta ir novietota citādi, skaista franču gulta ar franču kroni virs tās. Paskaties uz to! Vai tas nav īsts meistardarbs? Pat tepat blakus mums ir vannas istaba, ļoti grezna vannas istaba. Tās ir burvīgi. Šī vannas istaba ir pilnībā noklāta ar tapetēm. Nevienam ar veselo saprātu mūsdienās neienāktu prātā likt tapetes vannas istabā. Atvainojos tiem cilvēkiem, kuri skatās šos video un kuriem tā ir, bet tāds ir mans viedoklis. Ja tev ir, tad pastāsti man, vai tev ir vannas istaba ar tapetēm. Lūdzu atstāj komentāru un atsūti man bildi uz e-pastu. Es ļoti gribētu to redzēt. Tam noteikti jābūt iespaidīgam. Un te ir vēl viens rakstām galds, kas šobrīd ir pilns ar drupām no griestiem, kas sabrūk virsū. Wow! Puķe un viss pārējais. Hei, te aiz muguras ir Francijas karogs, forši. Un tad šeit apakšā ir arī vesels marmora kamīns. Es domāju, ka šis ir pistoles maksts, iespējams šovam par ieročiem. Man šķiet neticami, ka šī muiža pēc tik daudziem gadiem joprojām izskatās tik labi. Es domāju, ka tas ir arī ciemata dēļ, cilvēki nedaudz pieskata šo vietu. Es domāju, viņi neaizliedz tev šeit nākt, bet viņi gan vēro, ko tu dari, kamēr esi šeit iekšā. Un, manuprāt, tas ir labi, tas ir ļoti labi. Labi, tagad ir pienācis laiks mēģināt doties uz nākamo stāvu. Un es esmu diezgan... Jā, es tikai domāju, kā es to izdarīšu. Tātad es domāju, kā es tam pieietu redzēt, lai jūs varētu redzēt, ko es daru. Veids, kā es tam pieietu, būtu šāds. Es neietu pa kāpnēm, jo šīs kāpnes, jā, tās gandrīz vairs neeksistē. Bet atkal skan šīs baznīcas zvans. Es satveršu šo, tad apiešu šādi, un tad kāpšu šādi. Bet smieklīgākais visā šajā ir tas, ka man tas jādara ar kameru. Es tev vienkārši dodu nelielu kāpšanas stundu, ja kādreiz gribēsi šeit atnākt. Es gribu redzēt 3. stāvu. Droši vien tas nav tā vērts. Labi, mēģināsim to tagad izdarīt ar kameru, un tas būs vēl jautrāk. Labi, jā, šādi. Tas ir grūtāk. Es domāju, ka man tagad jāiet un jāuzkāpj uz kāpnēm. Labi. Mēs to izdarījām.
Un paskaties, kur mēs tagad stāvam, tu burtiski vari redzēt šīs vietas ārpusi no šejienes. Tas ir neprātīgi. Izskatās, ka mēs esam nonākuši kaut kādā augšējā bēniņu telpā, bēniņos. Es domāju, ka šeit augšā būtu bijis vairāk. Var redzēt, ka šeit augšā ir dažas vecas gultas, kā arī kaudzi ar krēsliem, kurus mājsaimniecībā vairs iespējams nevajadzēja. Jā, kopumā vienkārši bēniņi telpa, pat vecais gultas rāmis un viss pārējais. Iespējams, pirms viņi ielika baldahīna gultu, viņiem bija šādas gultas. Un desmitiem nošu joprojām mētājas uz grīdas. Pēc 7 gadiem tu esi atpakaļ, un tad vienkārši izjūti nostalģiju, tev ir jauns stāsts. Es domāju, ka bija patiešām brīnišķīgi atkal šeit būt, un ceru, ka tev tas patika. Ekskursija, ko es tev vadīju pa šo skaisto muižu, un stāsts, kas ar to bija saistīts. Un ar to esam nonākuši līdz video beigām. Tātad tu droši vien esi regulārs skatītājs, bet pat ja esi regulārs skatītājs, un ja tu esi abonējis kanālu, pārbaudi tur lejā, jo dažreiz YouTube'ā tevi no kanāla atabonē. Un mums ir ļoti svarīgi, lai šos video redzētu visi, lai mēs varētu doties šajos piedzīvojumos apkārt pasaulē. Apmēram 70% cilvēku, kas skatās video, nav abonējuši kanālu. Man tas ir traks skaitlis, tam ir jāsamazinās, un mēs vēlamies sasniegt 1 miljonu abonentu. Tāpēc liels paldies jums visiem, kas skatījāties šīs nedēļas video. Nospiediet patīk, komentējiet tur lejā un tiekamies nākamnedēļ vēl vienā brīnišķīgā izpētes piedzīvojumā. Atā!